jāņem vērā tas, ka mēs esam galēji labā grupa. Tas nozīmē, ka mēs esam par absolūti augstāko demokrātisku utopiju. Kā tas ir iespējams? Bet mēs to spējam panākt. Tā cīņa pret Eiropas vēsturi, principā, kas nozīmē arī visi tie 4 punkti savā ziņā saistīti, viņi vajag kā vienu punktu lasīt. Mēs esam par kultūru, savas valsts kultūru, tradīcijām, reliģiju, kultūras vērtības, principā. Nosoda ksenofobiju, mēs nosodam antisemītismu, tādu nekādu žīdu jokus. Pat nedomā. Es redzu, ko tu domā. Nekādu žīdu joku, nekādu ksenofobiju. Kas ir ksenofobija? Kseno ir visi svešie. Kseno ir svešs. Tas nozīmē to, ka mēs esam mēs visu, kas sveši, mēs nenosodām. Tātad nekāda arāba, nekas tam līdzīgs. Labi. Kā mēs reklamējam sevi? Ideja bija tāda, ka mēs varētu taisīt tādu steigājošu plakātu, kāda izpildījumā, uz kura mēs varētu savus saukļus, kaut kādus saukļus izdomāt. Tu tādi radošs cilvēks izskaties, kā tu domā? Tos saukļus. Nē, man bija jautājums vairāk, kas ir citām grupām arī tādā garā. Tikai mums nav, mums visiem ir līdzīgas tās partiju domas. Nē, mēs esam galēji labā, arī galēji kreisā grupa, kas ir komunisti. Jā. Savā ziņā, un mēs esam principā pret viņiem. Ja mēs iedomātos sēžu zāli, piemēram, mēs esam galēji labajā pusē, tas galēji kreisajā pusē, tu būtu komunists, esam demokrāts, mēs esam pret viens otru. Tātad mēs tevi ķersim plakātā. Labi, svinamies iedvesmu upīšu.